2016. gada valsts eksāmenu 12. klasē algebras uzdevums 6. 7. Saīsinot daļu x reiz y plus x skaitītājā dalīts ar x iegūst. Pārrakstīsim izteiksmīti x reiz y plus x skaitītāju pārrakstījām, un ko mēs šeit varam darīt? Skaitītājā mums x ir abos saskaitāmajos. Iznesam pirms iekavām. X ir x reizi un iekavās y plus 1. Šos te var piereizinātos x-us var saīsināt, un mums paliek izteiksme y plus 1. Kur atbilde mums der? A atbilde. Ja mēs teikt skatāmies uz 7. uzdevumu, mums ir dots, ka c dalīts ar b lielāks vienāds par 0. Ja c ir mazāks vienāds par 0, tad, un kur atbilde ir pareizi? Tad c dalīts ar b jābūt pozitīvam. Tagad skatāmies, kāds izskatās. Virs daļsvītras. Mums tagad ir dots negatīvs skaitlis, vai vienāds ar 0, tad izpildīsies vienādība. Saucējā, lai dalījums būtu pozitīvs, arī jābūt negatīvam skaitlim. Bet kurš b mums neder? Mums neder tur, kur ir vienādība. Tie varianti mums nederēs, tāpēc, ka dalīt ar 0 nekad nedrīkst. Tā, un mēs esam vienojušies, ka mums jābūt negatīvam. Šī te mīnus zīme jābūt b mazāks par 0. D atbildīt. Ātrie algebras uzdevumi. Paldies par uzmanību.